Dehumanizācija ir viens no postošākajiem sociālajiem procesiem, kas izslēdz cilvēkus no sabiedrības ar vārdu, simbolu vai stereotipu palīdzību. Tā ir tēma, kas kļūst arvien aktuālāka mūsdienu globalizētajā pasaulē, kur informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ļauj manipulēt ar cilvēku uzskatiem ar vēl neredzētu efektivitāti. Apskatīsim, kā dehumanizācija notiek, kādas metodes tiek izmantotas un kādas sekas tā var radīt individiem un sabiedrībai kopumā. Šī tēma ir īpaši nozīmīga, jo mūsdienās daudzām grupām, kas cenšas darboties sabiedrības labā, ir nācies saskarties ar dehumanizējošu attieksmi un negatīvām birkām, kas apdraud viņu eksistenci un mērķus. Kas ir dehumanizācija? Dehumanizācija nozīmē kādas cilvēku grupas vai indivīda uztveršanu un attēlošanu kā mazāk cilvēcīgu, lai attaisnotu pret viņiem vērstu vardarbību, diskrimināciju vai pat iznīcināšanu. Tā bieži vien balstās uz aizspriedumiem, stereotipiem un propagandu, kas tiek izmantoti, lai veidotu negatīvu tēlu sabiedrības acīs. Kā dehumanizācija tiek īstenota? Negatīvo birku piešķiršana. Termini, piemēram, sekta vai kults, kas sākotnēji bija neitrāli, tiek izmantoti, lai radītu negatīvu asociāciju. Šie vārdi saistās ar manipulāciju, vardarbību vai apdraudējumu. Tāpēc to izmantošana nevainīgiem cilvēkiem rada maldinošu priekšstatu. Dezinformācija un propaganda. Mēdī, kas kalpo politiskām vai ekonomiskām interesēm, nereti veicina dehumanizāciju, apzināti izplatot negatīvus naratīvus par noteiktām grupām. Stereotipu veidošana. Lielākā daļa sabiedrības neiedziļinās detaļās un pieņem stereotipus kā patiesību, tādējādi viegli kļūstot par manipulācijas upuriem. Kādas ir sekas? Dehumanizācijas sekas var būt postošas. Sabiedriskā nosodījuma veidošana. Grupa, kas tiek attēlota kā bīstama vai nevēlama, bieži vien tiek izstumta no sabiedrības. Diskriminācija un vajāšana. Dehumanizācija tiek izmantota, lai attaisnotu ierobežojumus, represijas vai pat fizisku vardarbību. Psiholoģiskas traumas. Cilvēki, kas tiek dehumanizēti, bieži vien cieš no izolācijas, zema pašvērtējuma un emocionālās spriedzes. Sabiedrības polarizācija. Dehumanizācija veicina konfliktu kultūru, kurā dažādas sabiedrības grupas tiek nostādītas viena pret otru. Kāpēc šī tēma ir svarīga mūsdienās? Mūsdienās, kad sociālie tīkli un mēdī ir galvenie informācijas avoti, dehumanizācija notiek ātrāk un plašāk. Vienkārši vārdi vai attēli var izplatīties sekundžu laikā, radot ilgstošu ietekmi uz cilvēku domāšanu. Lai arī digitālie rīki piedāvā iespējas cīnīties pret dehumanizāciju, tie bieži vien tiek izmantoti, lai to pastiprinātu. Kritiskā domāšana un mēdīpratība ir būtiski instrumenti, lai mazinātu šī procesa kaitīgo ietekmi. Kā apturēt dehumanizāciju? Izglītība. Sabiedrības izglītošana par dehumanizācijas procesiem un sekām ir pirmais solis tās novēršanā. Atbildīga komunikācija. Cilvēkiem ir jāizvērtē savi vārdi un to ietekme, īpaši publiskajā telpā. Mēdīju kontrole un pārredzamība. Neatkarīgi mēdīju un faktu pārbauda var palīdzēt mazināt propagandas izplatību. Empātijas veicināšana. Cilvēku savstarpējās sapratnes veicināšana var mazināt aizspriedumus un stereotipus. Mēs katrs esam atbildīgi par pasauli, kurā dzīvojam. Ja mēs vēlamies sabiedrību, kas balstās uz taisnīgumu, brīvību un līdzcietību, mums ir jāsāk ar sevi. Cieņa pret apkārtējiem cilvēkiem un viņu izvēlēm ir būtisks solis šajā ceļā. Es ticu, ka viens otru cienot, mēs varam radīt sabiedrību, kurā ir vieta dažādībai un mierīgai līdzpastāvēšanai.
Izvēle ir mūsu rokās. Vai mēs iestājamies par cilvēcību, vai ļaujam bailēm un aizspriedumiem noteikt mūsu dzīvi? Un ko izvēlies tu?